Tas ir starptautisks projekts, tāpēc tas notiek arī citā valodā, ja? Un mēs esam apkopojuši gleznas, kas ir, kuras dāvinājuši ir mākslinieki no dažādām valstīm, no citām valstīm arī. Tas nav tikai lokāls, ja, bet tas ir starptautisks, ja? Un jūs varēsiet tās gleznas izvēlēties sev, kur jums patīk, un vēlāk mēs jums piestiprināsim to izsadiņā pie sienas, lai priecājos. Piestiprināsim. Tad, kad koncerts beigsies, tad jūs izvēlēsieties, paskatīsieties uzmanīgi gleznas, kura jums patiks, mēs jums viņu piestiprināsim istabiņā. Pierakstīsim jūsu vārdiņu, kurā istabiņā. Galvu man pieglaudā, aizgājām mēnestiņš atnāca rītausa, vienā krekliņā acis man atvēra. Aizgājām mēnestiņš atnāca rītausa, vienā krekliņā acis man atvēra. Ak, cik nu tukša bija mana istaba, ausa bija patiesā, mēnestiņš melodē. Rit no zelta plakstieniņā, ko tu raudi debestiņā. Super! Kurējā glezna jums iepatikās? Man patīk krāsu kombinācija. Un, nu, kā saka, kā kulaks uz aci. Jā? Jā, tā var izteikties. Tādi rudens toņi, ja, brūnē? Bet man patīk, te viss tā ir sakombinēts pārēja. Tad brūnais pāriet. Nu, forši būs, ne? Kā jūs godāt? Kā jūs sauc? Ilze. Ilze. Un jums ir kaut kāda istabiņas numurs? Mēs vienkārši jau tad atzīmēsim. Tas trešais man laikam. Es nezinu, trešais man domā. Vietā Bruknā, ja? Jā. Tur jau tāda, tagad tas mediņš, tas ir tas, kas ar bērniem strādā. Tas mācītājs mediņš Bruknā. Jā. Jā, jā. Nu, re. Jā, redz. Skaista glezna. Margareta Veiss. Makšķerēt ar gājām. Ar tīkliem. Neies jau pa knapo, jā, tur. Jā. Jums ir kaut kādas atmiņas, varbūt to gleznu, skatoties uz to gleznu, kaut kādas atmiņas rodās? Nē, vienkārši patika, jā? Kādas jums atmiņas ir pa baznīcu vai asociācijas? Jā, gājāt arī kādreiz? Jā? Kur? Mēs ar mammu gājām, koknesē gājām. Koknesē, jā? Jā. Tagad tur ir pārplūdus. Kas tur tagad iekšā? Pārplūdus. Pārplūdus, jā? Nu, pavasaros. Jā. Vasarā jau tur ir brīvs, ne? Vasarā ir brīvs, jā. Te jūs tur netālu dzīvojat arī? Es netālu dzīvoju, kā 14 kilometru apmēram. А вы с Украины сами, да? Из Мариуполя, из Украины, да? Из Мариуполя, из самого Мариуполя. Да. Бомбили где-то. Ну вот. Ничего не осталось. 92, ну так хорошо выглядите в свои 90. Вы очень молодо выглядите. Вы еще на танцы можете сходить здесь. Узнаете, может быть, есть танцы где поближе? Вы шутите. А пока можете... Подожди. Мы к стенке ее приделаем, к стенке, да. Да, поставь. Очень красиво, да. Пускай радует вас. Пусть котик вас радует, пусть вас радует, разговаривает с вами. Это восточная живопись. Это на рисовой бумаге, минеральными красками мы рисовали. Да. Ну, вообще такой интересный. Кто автор? Давайте посмотрим, кто у нас автор. Сердюченко Марина. Называется «Дружок». А вашу как собачку звали? Петя. Ну, дружок, все равно дружок. Бус оки-доки.
Ну, а так такое. А вы на каком море сами были, служили? Что было за море? Я в Риге жил. А, на Рижское море. Да. Мгм. Ну, около Динки жил. Соколны, около Салфоса. Мгм. Это же какой шедевр! Вот Потрясающий! это да. Какие у нас здесь Ага. художники! Ну, хорошо. Так сразу можно. Ну что, Похоже? Очень. 5, сразу 5 ставим. Смотрите, как у вас рисуют. Un ielies. Es nelielos. Kāds to dabūjis? Paldies mūsu ciemiņiem no projekta No sirds uz dvēseli, kas ļoti, ļoti iepriecināja mūsu iemītniekus ar savām gleznām, ar savu koncertiņu. Klienti ir ļoti, ļoti apmierināti. Paldies jums! Под вечер стоят нетронутые свечи.